Esiet sveicināti, mēs atrodamies Lodē. Jā, tas ir Jelgavā, tepatās netālu no Rīgas, un šeit ir viena no tām vietām Latvijā, kur ražo tādu riktīgi svarīgu izejmateriālu celtniecībai. Dārgie draugi, mēs šodien runāsim par ķieģeļiem. Par ķieģeļiem, bet par blokiem. Un runāsim par ekonomisku, izdevīgu, videi draudzīgu un arī ļoti precīzu mūrēšanu. Šodien mūsu redzeslokā master bloki. Un man blakus šeit ir no Lodes speciālisti Varis un Sergejs. Labdien, kungi! Labdien! Izstāstiet par savu pieredzi. Vēlreiz labdien! Mani sauc Varis Laksdiņš. Es strādāju uzņēmumā jau vairāk kā 20 gadus, dažādos amatos pa šo laiku. Šobrīd esmu tehniskais konsultants par Lodes ražoto produkciju. Un tas īsumā viss. Sergej? Mani sauc Sergejs Čertoks. Es esmu ražotnes tehnologs un vadītājs. Rūpnīcā strādāju no 2007. gada. Plus man ir ļoti liela pieredze arī no universitātes par keramiku. Visu laiku biju mācījies keramiku, tad ļoti daudz zinu par to keramiku. Jā, ļoti iespaidīgi. Lode Master ir bloki, kas atšķirās no pārējiem, ar daudz īpašībām. Es zinu, ka jūs mācīsiet izstāstīt par šīm īpašībām daudz un dikti un detaļās. Pirmais un svarīgākais, kāpēc izvēlēties Lode Master blokus? Kādēļ izvēlēties Lode Master blokus? Varētu teikt, ka šie bloki sevi iemieso daudzas tādas labas īpašības, apkopo vairākas labas īpašības, kuras nepiemīt citiem būvmateriāliem. Pirmkārt, tas ir keramisks materiāls, kas atšķirās no daudziem citiem tirgu izmantotiem materiāliem, blokiem, ar to, ka tā ir keramika. Pārējie materiāli parasti ir vieglbetoni. Tas ir kaut kas, pildvielas kaut kādas samaisītas ar saistvielu, citām ir vielas, kas viņas uzputo, pārsvarā tātad vieglbetoni. Lode Master bloki, tas ir tīrs māls, kas ir no sākuma plastiskā veidā izformēts, pēc tam izžāvēts un tad apdedzināts. Tur nav nekādu saistvielu iekšā, tā ir tīra keramika, varētu tā teikt. Līdz ar to Lode Master blokiem viņiem piemīt laba augsta mehāniskā stiprība, kur ir no 12,5 līdz 15 megapaskāliem. Ir vēl pāris citu izstrādājumu versiju ar savādākiem rādītājiem, bet caurmērā ir šie 12,5 līdz 15 megapaskāli. Plus vēl šis materiāls ir labs siltumizolācijas materiāls, ko nodrošina porainā keramikas struktūra, kuru iegūst pateicoties izdegošajām pildvielām skaidām. Jā, mums šeit uz galda ir dabīgas izejvielas, no kā bloki tiek ražoti. Tātad, principā, ir 3 izejvielas, vai ne? Pareizi saku? Varētu teikt pat, ka 2, kuras ir nepieciešams. Tas ir māls un zāģu skaids. Un māls ir tepat? Jā, šeit pat netālu no ražotnes ir karieras. Mūsu pašu Latvijas zemītē Jelgavas stūmā iegūts māls, ko jūs redzat šeit uz galda. Un trešā izejviela ūdens, kura žāvēšanas un apdedzināšanas procesā pilnībā atstāja šo materiālu, tā kā no krāsnes pēc apdedzināšanas nepilnos 1000 grādos tur ūdens nav palicis iekšā vispār. Un tā ir arī viena no tām pozitīvajām atšķirībām no cita veida materiāliem, no vieglbetona blokiem, kad iznākot no rūpnīcas, šis materiāls ir absolūti sauss. Tur ūdens ir 0% iekšā. Tātad stiprība, materiāls ir sauss uzreiz pēc ražošanas. Viņš ir labs siltumizolētājs, un šī stiprība un siltumizolācijas spēja, tā ir tāda kombinācija, tā varētu teikt diezgan unikāla priekš šāda veida būvmateriāliem, priekš mūra elementiem, jo parasti, ja ir ļoti laba siltumizolācijas spēja materiālam, tad viņam mēdz būt zema stiprība, bet šeit tā stiprība un siltumizolācijas spēja iet roku rokā, tā teikt. Viņas abas ir tādā labā kombinācijā.
Jā, mēs varam runāt arī par precizitāti. Precīza mūrēšana. Kā to var panākt? Jā, tādēļ mēs šeit šodien prezentējam šos Lode Master blokus. Līdz šim ražotie bloki, ko mēs ražojam, saucās drusku savādāk. Tie bija Keraterm bloki, jeb kā tagad mēs tos saucam pa jaunam Lode Keraterm un Lode Master. Tagad mums ir divu veida produkti. Tātad Lode Keraterm ir vecā tipa jeb nekalibrētie bloki, Lode Master ir kalibrētie bloki. Ko tas nozīmē kalibrētie bloki? Kalibrētiem blokiem ir slīpētas gan augšējā, gan apakšējā plākne, tātad slīpētas horizontālās plāknes, lai viņam būtu ļoti precīzi līdzenas šīs horizontālās virsmas un lai augstums blokiem būtu ļoti precīzs. Un tas nozīmē, ka šos blokus tagad nav jāmūrē vairs ar parasto mūrjavu, kurai biezums ir apmēram 12 mm, plus mīnus pāris milimetri, kā standarts to pieļauj. Bet šī gadījumā blokus mūrē ar plānkārtas mūrjavu, jeb kā tautā to sauc līmjavu vai bloku līmi. Pareizais nosaukums ir plānkārtas mūrjavu. Un šī gadījumā šis šūs biezums nav vairs 12 mm, bet ir praktiski tikai 1 mm. Javu mēs uzklājam, protams, biezākā slānītī, apmēram 2-3 mm, bet tad, kad saliek blokus kopā, tad šī java saspiežās un praktiski šūs biezums paliek tikai 1 mm. Tādēļ varētu teikt, ka tas darbs ir daudz precīzāks un līdz ar to arī ātrāks, vieglāks. Brīnišķīgi. Sergej, kādas jums ir īpašības zināmas Lodes Master blokiem, ko jūs gribat mums izstāstīt? Mēs runājām par dabīgumu, mēs runājām par precizitāti. Jā. Tātad daudz ko izstāsties Vēris, bet es gribēju tā, jo es sapratu, ka dažādi cilvēki varbūt arī skatīsies mums arī tie, kas galīgi nesaprot, kas tas ir, kas ir iekšā. Un es teikšu tā, ka ja mēs padomājam par to, kas cilvēkam svarīgi mājās, ja viņš uzceļ māju, viņš grib, lai tajā mājā nav problēmu, lai viņš uzceļot māju vairs nerūpējas par to, kas tur ar tām sienām ir noticis, vai viņas būs ugunsdrošas, vai ilgi dzīvos, tā siena ilgi kalpos, vai tur nesteigās tā siena, izmēros. Tad otrs pats svarīgākais ir komforts. Un, ja mēs domājam par komfortu, tad, cik es zinu, tad koks ir viens no tādiem materiāliem, kurš vislabāko komfortu dot, dzīvošanas komfortu. Bet māls ir mālu struktūra. Tas poras, pa ko Vāris ir runājis, tā poru struktūra ir līdzīga koka struktūrai. Tur nav, jo principā daudziem būvmateriāliem ir poraina struktūra, bet tikai māliem ir poru struktūra tāda pati kā kokam. Tas poras nav tādi kā aplīši vai lodītes, bet kā tādi kanāli. Tas saucas kapilāra struktūra. Tas ir viena no galvenām īpašībām, tā porainība, tā kapilāra porainība ir tā īpašība, kas ļauj sienai elpot. Un ko tas dod? Tas dod, ka keramikā var regulēt mitrumu telpas un komforta sajūtā keramiskā ēka būvēta no keramiskiem materiāliem būs līdzīga koka ēkai komforta sajūtai. Un tā īpašība tāda, ka tiešām mitrums tiek regulēts. Es pat dzīvē biju to vairākas ēkas, kuras uzbūvētas no mūsu materiāliem, un es pat jūtu to starpību starp citiem materiāliem, cik tur viegli elpot tādas telpas. Pat, ja tur nav nekāda mikroklimata kontroles vai tur kondicioniera, nekā tiešām ļoti tāda patīkama komforta sajūta, viegli elpot. Tātad māls, jā, viņam ļoti tā laba īpašība. Otrs komfortā noteikums ir temperatūras svārstības, minimālā temperatūras svārstība.
Māls ir masīvs materiāls, viņam pietiekuši liela masa, tas nozīmē, ka tā masa var uzņemt daudz siltuma, un, kad tas siltums ir vajadzīgs, arī dot. Tas mūris strādā kā siltuma akumulators. Kad ārā ir karsti, siena uzņem sevi siltumu, turot tos temperatūru iekšā komfortablu, nakti paliek augstāk, siltums nāk ārā no sienas, atkal komfortabli. Ziemā otrādi. Uzsildi māju, uzsilst sienas, nedaudz kaut kur apkure ir piebremzējusies sienā, dot atpakaļ to siltumu. Atkal papildus komfortā regulēšana. Un kā atkal bija runāts, kas ir labs, tad šis materiāls ir labs sajūtai, komfortam, bet kas pozitīvs, ka tas ir tiešām dabīgs materiāls, nāk no zemes, nekas iekšā slikts nav pievienots, piejauca klāt skaidrs, tieši tiek piedozētas klāt, lai uztaisītu to keramiku nedaudz siltāku. Tā parasti, ja būtu tikai tīro mālu, viņu var arī izmantot, arī tas pašas īpašības saglabājas, bet piedozēt skaidrs, mēs uztaisām arī viņu nedaudz siltāku. Viņa labāk izolē, paliek pa labāku siltuma izolācijas materiālu. Lode Master ir ekonomisks bloks. Kāpēc? Šeit ir vairāki iemesli, kāpēc. No sākuma varētu padomāt, ka Lode Master slīpēts, tātad viņam jābūt dārgākam. Jā, protams, ja mēs pērkam Lode Master vai Lode Keraterm bloku, tad Lode Master būs dārgāks. Kubikmetra cena viņam būs lielāka, jo tur nāk klāt vēl viena ražošanas operācija. Viņš tiek noslīpēts, rezultātā arī pašizmaksas dārgāk. Bet tā cenu starpība nav tik liela, lai viņu padarītu neekonomiskāku. Un kāpēc? Viena lieta – mūrjavas patēriņš. Ja mēs uz parasto bloku mūra kubikmetru izmantojam apmēram teorētiski rēķinot 130–140 kg sausā mūrjavas maisījuma, tad mūrējot ar master bloku, mums šūs biezums ir stipri mazāks. Ja mēs 12 mm šūvei jau, protams, liekam biezākā slānī no sākuma, jo bloks piespiežās, viņi saspiežās blokam iekšā caurumos, mūrnieks pielīdzina, ar gumijas āmuru pieklapē, tad mēs to šūvu dabonam 12 mm. Tātad uzliekam vairāk, šūva pēc tam mums ir plānāka, bet master blokam mums tai šūvei beigās ir jābūt 1 mm, mēs viņu uzklājam 2 līdz 3 mm biezā slānī to jau. Tā kā šeit jau tas javas patēriņš jau ir redzams, ka viņš ir stipri mazāks. Tātad tas notiek gan lētāk, gan ātrāk? Tieši tā. Tā plānās kārtas mūrjava, jeb līmjava, viņa gan ir dārgāka, bet viņa ir drusku dārgāka. Viņa ir par kādiem 10–20% dārgāk nekā parastā mūrjava. Bet viņas patēriņš mēs no sākuma rēķinājām tagad, ka tas patēriņš ir kādi 16–17 kg uz kubikmetru mūra. Tā vietā, kur Lode Keraterm blokam, tas ir 140 kg uz mūra. Tas ir teorētiskais aprēķinātais patēriņš iesākumā. Tīri matemātiski es zinu, ka ārzemju analogu ražotāji piedāvā vēl mazāku šo te patēriņu 12, 10, 11 maisu uz vienu veselu bloku kravu, kas ir plus mīnus 30 kubikmetri kravā. Tā kā mēs rēķinājām pagaidām, jo mums nav pieredze, mēs neesam izmēģinājuši vēl pietiekamā apjomā praksē, lai mums būtu statistika, cik tad ir šis patēriņš. Tāpēc tas 16–17 kg, varētu teikt, ir maksimālais, ko matemātiski mēs ņemam 3 mm šūvi, ka viņi vienmēr ir vienmērīgā slānī uzklāti. Tā kā tie 16–17 kg, tā ir jūtama atšķirība. Un neraugoties uz to, ka mēs pa bloku maksājam drusku vairāk, mums tas mūrjavas patēriņa ietaupījums ir tik liels, ka viņš atsver šo
bloku sadārdzinājumu. Tā kā pirmkārt ekonomiskums jāvas dēļ. Otrkārt, tā mūrēšana. Tas mūrēšanas process dēļ šīs plānās šūvis ir vienkāršāks un precīzāks un ātrāks. Tur nav jārūpējās mūrniekam jāskatās cītīgi šūvis biezums, pēc tam pēc auklas un līmeņrāža ļoti rūpīgi jālīmeņo. Protams, ir jāpaseko līdzi, lai nenovirzamies vairāku rindu augstumā, uzmūrējot sienu no vertikalitātes, arī taisnums sienai jāskatās līdzi. Bet pamatojoties uz to, ka tā šūve ir tik plāna, šim blokam nav vairs iespējas, kur daudz novirzīties. Tādēļ šis darbs iet daudz ātrāk. Neraugoties vēl uz to, ka mums ir šis bloks, tā teikt, izdevīgāks par mūsu Lode Keraterm bloku, kā ir šis lielais jāvas patēriņš, ir laika ietaupījums, tātad arī darba spēkam būtu jābūt lētākam uz kubikmetru, loģiski domājot un rēķinot, bet šis bloks šobrīd arī cenas ziņā ir izdevīgākais materiāls patreiz Latvijā. Ja mēs skatāmies visādi citādāk bloku cenas veikalos, tad šis bloks būs izdevīgāks. Un man kā diletantam izklausās arī, ka vienkāršākais. Apmēram pēc jūsu stāstījuma liekas, kad ņemu Lego klucīšus, tur nedaudz uzziežu līmi, kā mēs saucam, un lieku kopā, un nedaudz paregulēju, paskatos, vai viss notiekās. Jo, ja būvē, tad būvē pamatīgi, vai ne? Un kāpēc neizvēlēties savai mājai vai savam projektam kaut ko pamatīgu un nopietnu, un no mūsu pašu zemītes. Sergej, tev bija salīdzinājums ar koku. Man ir koka māja. Atklāt sakot, man bija bailes būvēt koka māju no vienas puses, tāpēc, kad man likās, ka tad paies tie gadi un sāksies kaut kas pūšanai līdzīgs. Bet no otras puses, koka māja ir tas, kas elpo, tas, kas dod tev komfortu, tas, kas ir dabai tūs. Es saprotu, ka šim blokam arī kaut kas ir dabai tūs un salīdzināms ar koku. Labi, bet es tev gribēju tad pretī uzjautāt, cik veca tava māja tagad ir? Tagad ir 1 gads. Skaidrs. Mānai mājai ir 150 gadi, arī celta no koka. Un es tev teikšu, es tagad zinu visus trūkumus, kas piemīt koka mājai. Tāpēc gribētu uzsvert uzmanību salīdzinājumam priekšrocības un trūkumi kokam un keramikai. Tātad, kā es jau teicu, keramikai komforta ziņa piemīt līdzīgas īpašības kā kokam, bet priekšrocības ir sekojošas. Ja pieņemsim koks, viņš elpo, viņš uzņem mitrumu tāpat kā keramika, bet kokam ir tāds trūkums, kad uzņemot īpašību, viņš izplēšas. Atdodot mitrumu, viņš saraujas. Tas nozīmē, ka tev koka mājā visu laiku staigā. Visu laiku būs škirbas. Ko tu nedari, vienmēr būs jācīnās ar škirbām. Un tas tiešām ir liela problēma. Pūtis cauri. Tur es nezinu, kā to visu galīgi var atrisināt, vai aišu to māju, bet tad tu visu zaudē, visus labumus no tā koka. Keramikai nav tas problēmas. Viņa uzņem mitrumu, un paliek vienmēr tāda pati izmērā, ja? Tad nesteigā dēļ mitrumā. Bet elpo, tas plus. Tātad ilgmužībā kokam ir tā, ka viņš tik kas nebūtu, ar laiku viņš tomēr kādreiz vai tiek apēsts ar kaut kādiem kukaiņiem, vai dēļ kaut kur trāpīs mitrums un viņš sapojas, un tad būs jādomā, kā mainīt tos baļķus. Atkal keramika nebaidās ne no kā. Būs mitrs, stāvēs. Grauzēji neēt. No uguns nebaidās. Tātad sanāk tā. Pozitīvas īpašības līdzīgas, negatīvas īpašības kokam piemīt, keramikai nav. Un, ja pateikt tā, vienīgā, ko es varētu redzēt ar koku salīdzinājumā, var vispār nesalīdzināt, bet salīdzinot ar citiem blokiem, ar keramiku nedaudz vieglāk, nedaudz grūtāk strādāt tieši celtniecības laikā. Viņa ir cietā, ar viņu nav tik viegli kā ar citiem blokiem, tur piezāgiet vai pieslipēt. Ir sarežģītāk. Bet mēs būvējam māju vienu reizi, dzīvojam visu mūžu. Tāpēc komforts un Tātad drošība ir svarīgāka.
Tā ziņa, ko tu tur patērē tam. Nu, lieliski. Atliek doties uz cehu un apskatīt produktu dzīvē, apskatīt, kā ar viņu mūrēt, dažādus veidus, kā viņu apstrādāt. Dodamies!